Labdien! Esam Valmierā, Vidzemes slimnīcā. Gribam jums pastāstīt, kā notiek uzkopšana šeit ikdienā. Tātad ar tikurelu krāsām mēs strādājam ne pirmo gadu. Un šīs te krāsas, principā varētu teikt, ir ļoti viegli kopjamas gan ikdienā, gan ģenerālajās tīrīšanās. Tātad mēs slimnīcā ikdienā tīram visu cauru. Principā 365 dienas gadā. Ģenerālā tīrīšana ir 4 reizes gadā ir konkrētas nodaļas, tad ir nodaļas, kas ir 2 reizes gadā, ko mēs tīram, un ģenerālajās mums ietilpst pilnīgi visu sienu, grīdas, griestus, mēbeles, tiešām pilnīgi viss. Tieši tāpat arī ir operācija blokā. Operācija blokā tā intensitāte ir ļoti liela, jo operācija bloka ikdienas tīrīšana notiek katru dienu, bet ģenerālā tieši tāpat notiek katru dienu. Tā kā tur šīs te krāsas, es domāju, nav turēt ļoti lielu slodzi. Raksturot, šīs ir ļoti viegli kopjamas ikdienā, un visvairāk, kur mēs esam, teiksim tā, pamanījušies, kad konkrēti noberžot vienu vietu, tas ir kaut kādu traipu vai pleķi, tad pārējā siena nemaina šo te toni. Konkrēti šī vieta nemaina toni. Tātad tas nozīmē to, ka tas rezultāts ir pēc vairāku reizi pat mazgāšanas vai ar abrazīvu pastu veršanu, ka tiešām krāsa arī paliek tāda, kāda viņa bija sākumā. Un tas principā ir tas pats galvenais. Tādēļ arī slimnīca ir visu laiku, notiek kustībā, tāpēc mums ir ļoti svarīgi šo te sienu saglabāt tādu, kāda viņa bija sākumā. Tā kā tas mums ir tas pats svarīgākais. Tātad vēl viena krāsa, tāda ļoti liela īpašība, ko mēs arī novērtējam ikdienā, gan kā uzkopšanas nodaļā, gan arī personāls, kad izliestot vai traipam uz sienas vai tās ir zāles, kad viņas iesūcās tikai virsējā kārtā, ka viņi neiesūcās dziļākajos slāņos. Un tas tiešām ir ļoti svarīgi, jo nevienmēr uzreiz mēs spējam likvidēt šo te traipu, un tas ir tiešām ļoti būtiski. Kad šis te traips var kādu laiku palikt uz sienas un ka viņš tiek notīrīts pēc kāda laika. Un ka tiešām tā atšķirība ir tiešām ļoti liela starp citām krāsām, ja mēs skatāmies.